Piektdien, 9. oktobrī Līvānu 1. vidusskolā notika 10. līdz 12. klašu skolēnu un Latvijas augstāko mācību iestāžu vadītāju tikšanās. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka vairāk nekā 80% Līvānu 1. vidusskolas absolventu turpina studēt kādā no augstākās izglītības iestādēm, pie tam lielākā daļa budžeta grupās. Mēs jau vairākus gadus tiekamies ar augstskolu mācību spēkiem, ar rektoriem, un mēs esam sapratuši, ka personīgais kontakts, iespēja uzdot jautājumus, dzirdēt informāciju, kā teikt, no pirmajām personām ir noteikti svarīgāk nekā tā ļoti vispārīgi iepazīties ar augstskolu studiju iespējām. Šādā veidā ļoti daudz var uzzināt par augstskolām un tieši par to, kādas maksas ir, un tieši fakultātes var, pieņemsim, tagad arī var iet un tikties un uzzināt vairāk daudz ko. Uzzinājām daudz ko jaunu par izglītības iespējām un programmām, kas tiek piedāvātas jauniešiem, bet vispār likās, ka būs vairākas augstskolas atbrauks, gribējās vairāk to informāciju par citām augstskolām. Augstskolu pārstāvji uzskata, ka tieši ekonomiskās lejupslīdes laiks ir izdevīgākais brīdis augstākās izglītības iegūšanai. Šis laiks ir jāizmanto studijām, jo šis laiks jau, protams, beigsies. Dzīve jau vispār ir svītraina, baltā svītra, melnā svītra vai arī ir viļņveidīga. Un, ja augstskola būs pabeigta pēc 4–5 gadiem, tad varēs veiksmīgāk iesaistīties darba tirgu nekā tagad visam atmetot ar roku un neko nedarot vai dodoties kaut kur projām. Arvien vairāk tātad studentam ir jādomā par nākotni un arī veidu, kā viņš var sev šo nākotni nodrošināt. Tāpēc ir svarīgi arī valstī šo studentu kredītu apjomu palielināt apstākļos, ja varētu samazināties valsts budžeta finansēto studiju vietas, jo jaunietim šis laiks, kad viņš ir zinātkārs, ir jāizmanto pēc iespējas produktīvāk un jāturpina izglītību, jo bez augstākās izglītības nākotnē būs arvien grūtāk konkurēt. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar 3 augstskolu – Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Banku augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes piedāvātajām studiju programmām. Īpaši interesi izrādīja tie skolēni, kuri nolēmuši tālāk studēt medicīnu un ekonomiku. Tikšanās noslēgumā skolēniem bija dota iespēja individuāli aprunāties ar augstskolu pārstāvjiem un uzdot sevi interesējošos jautājumus.